Igaunijā skolotāja alga mēnesī ir 1749 eiro, un tā ir minimālā alga. Par dažādu citu pienākumu veikšanu vēl ir dažādas piemaksas. Līdz ar to šī alga var sasniegt pat 2000 un vairāk eiro. Tomēr Igaunijas skolotāji ir neapmierināti ar šo algu un grasās drīzumā streikot. Lai noskaidrotu, kāpēc šie skolotāji ir neapmierināti un kāda vispār ir Igaunijas izglītības finansēšanas sistēma, devāmies uz Igauniju un salīdzināsim to ar Latvijas. We have very good results. Igaunijā vairākus gadus partijas, skolotāji un sabiedrība ir vienojušies, ka minimālā skolotāja alga nedrīkst būt zemāka par Igaunijas vidējo algu. Taču šobrīd skolotāju minimālā alga sasniedz tikai 95% no vidējās algas valstī. Tāpēc esam lūguši valdību no nākamā gada skolotāju algu celt par 11%, bet valdība piedāvā pieaugumu tikai 1,7% apmērā. Tam nav iespējams piekrist, jo tādā gadījumā skolotāja minimālā alga jau būtu tikai 90% no vidējās algas valstī. Valstī jau šobrīd trūkst jaunu skolotāju, tāpēc šis piedāvājums nav atbalstošs. Ja nenonāksim pie kompromisa ar valdību, tad būs streiks. Vai Igaunijas skolotāji ir lepni par augsto Igaunijas vietu skolēnu sasniegumu starptautiskajā salīdzinājumā PISA? Jā, protams, taču labs jautājums ir, kāpēc Igaunijā ir šādi labi rezultāti. Es domāju, ka iemesls tam ir, ka Igaunijā ir ļoti labi skolotāji. Skolotāju vidējais vecums Igaunijā ir ļoti augsts. Cik augsts tas ir? 54% skolotāji ir vecāki par 50 gadiem. Tas nozīmē, ka Igaunijas skolotāji ir ļoti pieredzējuši. Saskaņā ar datiem Igaunija iegulda izglītībā ļoti lielu summu. Tie ir 6,4% no iekšzemes koprodukta. Tā ir gluži liela naudas summa. Tāpēc ir ļoti svarīgi analizēt datus, lai saprastu, kā izglītībā nauda tiek izmantota. Veicam analīzi, kā izglītības sistēmas finansēšanu ietekmē skolu tīkla optimizācija, kā tā tiek izmantota skolotāju algām, kā šie dati par finansējumu izlietojumu tiek ievākti. Tie ir publiski dati, statistika par valsts budžeta izlietojumu. Tajā ir skaidri saskatāms, cik naudas katrai pozīcijai izglītībā izlietots, cik nauda iztērēta katrā pašvaldībā un skolā. Jā, uzreiz var teikt, ka šī finansēšanas sistēma ir jāsakārto, un tas, kas būtu svarīgi, nodrošināt šīs finanšu plūsmas caurskatāmību, proti, kā nauda nonāk no nacionāla līmeņa budžeta līdz tātad pedagogu makam, tā vienkārši izsakoties, un arī ļoti svarīgi sekot tam, jo nauda ir iespējams arī pārdalīt noteiktos posmos. Arī šajos posmos būtu svarīgi ieviest labas pārvaldības principus vairāk, jo ir problēmas. Gribu gan teikt, ka ir pašvaldības, kuras ļoti caurspīdīgi nodrošina procesu, bet tomēr ir daļa, kurās ir problēmas. Un kopumā, jā, mēs varam teikt, ka šis finansējums no iekšzemes koprodukta ir salīdzinoši liels, taču šo izmaksu ietvaros ir iekļauts arī tādas izmaksas, kuras citas valstis iekļaut citu nozaru budžetos. Tāpēc tas būtu jāpārskata un šie jautājumi būtu jāsakārto. Tātad attiecināmās, neattiecināmās izmaksas un visām iesaistītajām pusēm ir jābūt drošībai par finanšu caurskatāmību un izlietojumu atbilstoši mērķim. Kam tas varbūt ir izdevīgi, ka nav caurspīdīgs šis finansējums? Neteikšu, ka tas ir vairākumam, bet tomēr ir problēmas arī izglītības iestāžu līmenī, ir problēmas arī pašvaldību līmenī un ir problēmas arī nozares ministrijas līmenī.
kurai šīm visām sarežģītajām formulām, dažādiem tātad koeficientiem, procentiem, ir tik sarežģīta tā sistēma, ka tāds ierindas vidusmēra nodokļu maksātājs tam vairs nevar izsakot, un arī pat jāsaka nozares darbinieki tam vairs nevar izsakot. Tāpēc jāsāk jau būt ar nacionālo līmeni, ja, lai tam būtu jābūt kā paraugam par šo finansējuma aprēķinu sistēmu, sadalas principiem un kontrolas sistēmu.